Man patīk, ka cilvēki ir griboši un varoši atrast laiku un prioritēt sevi kaut kam lielākam. Kaut kam, kas, teiksim, viņus vairāk arī piesaista Latvijai, jo ļoti daudziem aizbraucot ir tāda aizvainojuma sajūta iekšā gan pret Latviju, gan pret Latvijas cilvēkiem, un gadiem tur dzīvojot arī Norvēģijā, tu īsti neesi savējais. Un tad kaut kādā brīdī tad visi meklē to vietu, kur viņi var sajusties spēcīgi un laimīgi. Un tad tie, kas ir dziedājuši vai, teiksim, tagad ir atklājuši vēlmi dziedāt, korī viņiem ir tā iespēja, jo tev ir iespēja savu balsi parādīt, tev ir iespēja būt pašam, tev ir iespēja arī ar citiem dalīties tanī priekā, kas ir tad dziedāšana. Un dziesmu svētki Latvijā ir tas mūsu tāds kopējais mērķis, jo diasporas latvieši, ārzemēs dzīvojošie latvieši, ļoti daudziem ikdiena ir izdzīvošana. Un nevienmēr tas ir tik viegli atrast to laiku, atnākt uz kori, un katrs no mūsējiem to dara. Un ne tikai tas ir brīvprātīgs darbs arī visai kora administrācijai, un jebkurā gadījumā to, ko viņi spēja paveikt, tādas, kādas mums ir kompetences, cik mums ir fantastiski, uzņēmīgi, inteliģenti, skaisti cilvēki, tā ir laime būt ar viņiem kopā. Un ja es varu kaut bišķiņu palīdzēt šim korim augt, tad to es darīšu ar prieku tik ilgi, cik viņi man to ļaus.